Ai, tāds nu ir Imbulks šodienas sniegainis. Bet visu dienu laiks mainījās. Meteņi ir pēc 6 dienām apmēram. Mūsu mīļie latviešu svētki. Braucam uz mežu. Pie dabas. Es jau meteņu zīmīti noliku uz altārīti. Lai jau vibrinās mans altārīts ar šī laika enerģiju. Mostās gaiss stihija jau ir pamodusies, jau pēc 12 pamodās. Tātad gaiss es domāšu, elpošu un plānošu. Es te pavisam nesen vēl mierināju savu vienu tuvu mīļu cilvēku un teicu, ka nevajag satraukties, ka tu savā vidē, kurā tu dzīvo, nevar atrast to, ko tev vajag atrast. Es, protams, nestāstīšu teikt, ko viņi meklēja, bet vajag būt tā kā savā paralēlē. Un tas jau nav tā, ka kaut kur aizceļo, bet ar domām, enerģijām izveido, gribās teikt, ar lielu domas spēku. Tā jau ir enerģija. Tu izveido savu realitāti. Un tai savā realitātē tev ir tas, nevis ko tu, protams, vēlies, bet tas, ko tu esi nopelnījis. Tas, kas tev pienākās. Un tā mēs lēnām virzamies uz pavasari. Atkal 8 gada cikla punkti, svētki, kā gribi tā sauc. Es to saucu par ļoti svarīgām spēka dienām. Atkal ir sākušies no gala un atkal varēsim izdzīvot. Ja kaut ko sadarīsim, varēsim atkal labot, nesadarīsim. Arī labi, bet švakvē tā sanāks. Jo nekas ideāls nav. Es reiz nesen redzēju vīziju sapnu tādu, kur es dejoju, raustos visām pusēm, man rokas kājas, un es sēžu priekšā komisiju pie tāda gara galda ar galdautu apsegt, un viņi skatās un vēro tādā šovā, vai es varēšu tur tikt uzstāties vai ne, un es rādu to savu deju, cik es perfekti viņu dejoju. Un patiešām es sapnī domāju, wow, es taču viņu perfekti nodejoju. Rokas aiz galvas, kājas, aizpiņķerēju, sabiķelēju, sapinos bez maz vai bizē tādā attinos vaļā. Un komisija man saka, tā paskatās, ideāli, bet cilvēku pasaulē nav paredzēta tāda kā, es teikšu, programma, lai būtu viss ideāli. Nav. Mēs jūs nevaram paņemt. Mēs jūs nevaram iedot tādu vietu, tālāk uzstāties tajā šovā, jo tāpēc, ka nav ideāli. Jums tāds nav. Nav tā, ka ir tuvu ideālam, bet nē. Un tad es tā pamodos un sapratu, nevajag to tā censties. Pat ja pēkšņi tā klikšķi un sanāk, iedomājamies tādu mistiku, tad tāds nepastāv, nekas nav ideāls. Ja kaut kas viens, kaut kāds, kaut kāds, priekšmets būs ideāli, viņš rezonēs, būs izveidots perfekts rezonators, tad kaut kas ap to rezonatoru nebūs perfekti. Un atkal neiet kopā. Tā kā tā. Jā, es mežā noteikti parunāšos ar elfiem. Tajā vietā, kurā mēs būsim, ir elfi. Elfi ir dažādās vietās. Tajā vietā es esmu jau kontaktu nodibinājusi ar
par elfiem. Tas būs gaisa elfs. Jā, ar gaisa elfiem. Gaisa elfu, protams, pats galvenais Larets. Tad gaisa stihiju. Gaisa stihiju vēl varēja saukt gaisa gari Os. Viņi lieliski palīdz, kad vajag patiesību runāt. Atliek vien viņiem savu elpu iepūst acīs, kā es sejā, vai kaut vai uz cilvēku pusi. Cilvēks runās pilnīgi taisnība. Man, protams, ar to nav problēma. Man ļoti patīk runāt taisnību. Jā, un tieši gaisa elfs, tas ir pamats. Ja es esmu tādā hausā, tad ar vienu tādu, kā teikt, pirksta mājienu no manas hausa uzreiz pazūd. Tie ir elfi dziedinātāji, tādi vēl teicieni ar pirkstu pieskārienu viņa ārstēm. Tāds arī ir. Arī man tā ir bijis, kā es domāju, kā tas ir, kamēr es domāju, kā viņi man ar pirkstu ir pieskārušies, tad man jau ir salds miegs un es jau guļu saldi. Un vairs neatceros, kad man pārstāja sirsniņa klapēties un uztraukums. Tad ir arī dabas parādība vēja. Ne elfi gluži, bet parādības. Elfu pasaulē tās ir jarda, un tas nozīmē, ka, ja es veicu kādu rituālu un vārdojumu, tad es noteikti to paprasu, palūdzu vēja dabas parādībām, lai mans vārdojums tiek nogādāts uz turieni, uz kurieni tas ir jānogādā, un lai tas tiek apstiprināts. Un tad ir arī mīļākais tāds enerģijas avots kā savvaļas dzīvnieku enerģijas, ar dzīvo dabu. Kā tad elfi bez dzīvās dabas dzīvnieciņi un citas radībiņas zigals. Tas ir vieglums, cikliskums, un tas ir taurenis, simbols taurenis. Taurenis simbolizē ciklu, un šodien arī ir tāda pirmā cikla diena. Tāpēc Rūne Zigala šodien man palīdzēs šo dienu uztvert viegli, bez satraukuma. Te pavisam nesen, tas arī tā kā, kaut kā tā liekas, man sen jau bija tādas lapiņas sarakstītas ar vīzijām, kuras man gari stāstīja, un tā nakts vidū es pierakstu, un bija tā, kad bija vienreiz saruna man ar cilvēkiem par mākslīgo intelektu. Par to jau tagad daudz runā, bet es tagad tur netēlošu nekādu gudro. Tām tehniskām lietām es neko nesaprotu, bet es saprotu tās enerģijas un tās garīgās lietas, kas, kā visam, ir tas, ko mēs redzam un tas, ko neredzam. Un mākslīgam intelektam arī ir tieši tas, ko mēs neredzam. Spēki cilvēki to redz, un es redzu tos mīnus, kas tam plusam. Un tad nakts citu es tā pamodos, jo gari man pastāstīja to, apstāstīja, un es tā mudīgi pierakstīju. Tad es no rīta izlasīju un domāju, tas taču ir tik biedējoši, skumīgi. Bet tad jau vinetiņi nebūs vinetiņi, ka es domāju, pat kā atbildi baigi labo. Es jautrojos, daudz man uzskata, ko viņi tur atkal pa gaisiem tur runā. Un es domāju, labi, ja es tāda, esmu tur ļaļaļā kādam liekos, kas man, protams, pilnīgi nesatrauc. Tad tagad būs
tāds kā Bātlis lūdz atpakaļ uz kaut kas nepatīkams, riebīgs, skumīgs. Lūk, tā kā es arī tādu var būt, var arī kaut ko tādu riebīgu pateikt. Labi, tagad ir tā, kad, ko Gari man teica tā, ka mākslīgais intelekts ir gan labi, gan slikti. Labi ir tas, kā tādu spēcīgu, gudru, krietni cilvēku rokās, tā ir attīstība. Tas ir wow, tas ir vajadzīgs, jo mēs taču attīstamies cilvēku, mums tas ir vajadzīgs, tehnoloģijas, un tā tālāk. Bet ir arī otra puse tam visam, tie, kas nebūs tādi labiņiem. Un tā ir tā cilvēku, tieši cilvēku, grupa vai cilvēku daļa, sabiedrības daļa, kur atšķirs to, ka viņiem ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu pārvaldīt citus cilvēkus, un tie citi cilvēki uz viņiem kalpotu, pat neapzinoties, ar viņiem manipulētu. Visādās nekrietnās variantos. Tā, lai viņiem ir tikai labi. Tikai un vienīgi. Protams, ka cilvēks jau vienmēr grib, lai viņam ir labi, bet tas ir, jūs padomājat, tā nopietni, tiešām tā pavisam viņiem ir labi, lai nekas nav. Viss tas ar visām izījošām seklām. Un interesantākais ir tas, ka nesen es redzēju video, kur Romas pāvests atvēra pēc 25 gadiem durvis, kuras atver reiz 25 gados. Tur tās durvis ir vairākas, jo katoļu maģija ir tāda pamatīga, kā nekā tāds ļoti sens egregors. Un arī pavisam slepenās durvis, tumšās hausa durvis arī tika atvērts. Un kad viņš vēra tās durvis vaļā, tad ieskanējās tāda zīdaiņa balss. Un tad, visos tajos sociālos tīklos par to raksta, un stāsta, ka tas esot mazuļu balss, un ka nezināt, no kurienes Romas pāvests sabijies. Un daudz raksta, ka tas ir fakes. Es arī tā varbūt domāju, bet es domāju, bet nē. Nevar būt, jo es skatos tajā vīzijā, kur es redzēju kas man pierakstīts uz papīra pa nakti, kad es piecēlos pierakstīt, ļoti sakrīt. Un tad un stāstīja, ka tas esot saistīts ar mākslīgo intelektu, kad ir radīts cilvēks ar jau mākslīgo intelektu. Daļa cilvēka, daļa viņā būtība ir cilvēks, daļa būtība mākslīga. Lūk, tas tiek turēts slepenībā. Un, lūk, tā arī man tie Gari, kas man stāstīja par mākslīgo intelektu, uz man papīrī tieši tas arī pierakstīts, ka mākslīgais intelekts ir radīts kā mazs bērns, un mazs bēbīti viņi ir jāaudzina. Un tad viņi audzinās, tātad piedzims mazs bēbīts, kuru tālāk audzēs, izaudzēs par lielu cilvēku. Gala rezultātā šī izaudzētā mākslīgā intelekta bērniņu būs kari uz pasaules, strīdi, naidi, nesaprašanās, ciniskumi un tā kā Holivudas filmās sāksies, mākslīgā intelekta uzbrukums, tātad haoss. Un tas ir haoss. Tumšajā variantā stihijas ir haoss. To tātad ir radījuši tā sabiedrības daļa, par kur es jau teicu, ka atšķirās no citas sabiedrības daļa, ka tie ir tie, kas vēlās, lai uz viņiem tikai kalpo manipulēt ar cilvēkiem, ar sabiedrību. Un tas ir tāds īpašs loks, cilvēku. Bet interesantākais ir kas, ko man Gari teica, kas mākā pasauli to zina, nesatraucās par to, zina. Ir cikli arī cilvēku pasaulē, kuriem jāiziet cauri, lai cilvēks gūtu pieredzi, lai saprast, ko nevajag darīt, kā vajag darīt. Un
tam ir jāiziet cauri, jāpiedzīvo šis hauss, lai gūtu pieredzi, skolu. Nu, tāpat, kā mēs ikdienā cilvēki savā ģimenēs varam teikt, nu jā, tur, tas ar tevi tur notika, tāpēc, lai tu gūtu pieredzi. Tāpat arī visiem mums kopā, tā kā tāds lūk, drūms un bēdīgs, tas nozīmē, kad sanāk, ka mans pareģojums ir tāds, ka nezinu, vai es to piedzīvošu un nepiedzīvošu, cik man būs gadi, vai es būšu vecs vecenīte vai jau mirus, tad tāds lūk būs nākotnes hauss, nevis pasaules bojāji, bet un nevis kaut kādi plūdi, kā kristietībā, kad jāslēpjās ir tas būs mākslīgais intelekts. Tā kā es tā skeptiski skatos uz to visu, kas veidojas. No vienas puses man patīk, attīstās medicīna, attīstās zinātne, bet no otras puses es redzu, kā tie jaunie cilvēki, kuriem patīk sēdēt uz skatuves un tarkšķēt par modernizācijām un kā mākslīgais intelekts ir nākotne un ka cilvēki paliks bez darbiem un daudz profesijas nebūs. Un tas ir briesmīgi un kā var būt viņas auklīte mākslīgais intelekts. Ne, tas ir briesmīgi. Jūs varat iedomāties, jo dzīves cilvēks ir dzīves cilvēks, dzīve domāšana ir dzīve domāšana. Ja cilvēks var izdarīt neapdomājamas lietas, tad iedomājieties, ko var izdarīt ar savu ļoti dinamisko attīstību tieši intelektā. Visneiedomājamāko var pieņemt lēmumu. Un tas var būt tik cinisks, ka jā. Tagad jau palicis ir tumši. Tad es parunāšos noteikti ar ķeldi Dieviet Brigitu. Tā ir fantastiska dieviete. Gada cikla sākuma. Tad ar vietas gariņiem sasveicināšos, atnes arī ziedojumiņu. Tā, lai netiek piecūkota daba, lai nav nekādi ķīmiskie tur produkti, kurus dzīvnieki neēd, tādas nevajag. Viss ir pārdomāts. Viss ir saistīts ar gaisa stihiju, smaržas, garšvielas, ēdienas smaržas, maizītes smarža, garšvielas smarža, augļu smarža. Sadedzināšu vēl mazā ugunskuriņā vēl nevajadzīgo, kas man ir atvest līdz maisiņā. Tie ir vairs nevajadzīgi vīraki, jo vīraks apmēram var 2 gadus tā stāvēt, bet ja viņš tiek izlietots, jo augam jau zūd viņa spēcīgā iedarbība, maģiskā iedarbība. Jā, maģiskā iedarbība. Tieši tā.